Ar svētdienu sākas jaunais liturģiskais gads, adventa laiks, un starp citu arī sākam lietot jauno misāli. Līdz ar to mums ir vairāki tādi aizsākumi. Un adventa laiks ir, kad mēs gaidām kunga atnākšanu. Mēs gaidām Jēzus Kristus piedzimšanas svētkus, un adventa sākumā mēs arī gaidām viņa otro atnākšanu, jo pirmo reizi viņš atnāca neaizsargāta bērna izskatā, bet laiku beigās viņš atklāsies kā pasaules valdnieks, kā tas, kurš un kurā ir radīta visa pasaule, jo viņš ir dievišķais vārds, ar kuru ir radīta pasaule un kurš uztur pasaules eksistenci. Un laiku beigās viņš to parādīs, viņš atklāsies kā pasaules šis galējais un absolūtais pamats. Un visi tie, kuri būs viņu meklējuši, kuri būs bijuši vienotībā ar viņu, kuri ir ilgojušies būt vienotībā ar viņu, viņi nopriecāsies, jo viņi atpazīs, ka tas ir tas, pēc kā ir ilgojusies viņu dvēsele. Apustulis Jānis saka, viņš ir mīlestība, un kas pastāv mīlestībā, tas pastāv viņā, kas ilgojas pēc mīlestības, tas ilgojas pēc viņa. Un tas, kurš dāvā mīlestību citiem, tas ļauj viņa klātbūtnei tā kā izplūst no mūsu sirds, no mūsu vārdiem, no visas mūsu dzīves uz citiem cilvēkiem. Tā ka adventa laiks ir sagatavošanās laiks viņa atnākšanai. Un tas ir aicinājums arī šķistīt mūsu sirdis, šķistīt mūsu domas, atvērties uz to, kas nāk no augšienes, kas nāk no Dieva.